šis ir tāds izaugsmes gads visiem cilvēkiem. Viegli un ar prieku izaugt. Nevis tur kā. Un tas nozīmē to, ka, ja zvaigznes tas mums visiem ir paredzēts, bet mums tas nenotiek, tad mūsos pašos ir kaut kāda iemesla, kāpēc tas nenotiek. Ja jums šajā mirklī ir tā, ka teikt jau būtu ko, bet īsti neziniet, kā pateikt, neziniet, kā jūs pateikt to, kāds uztvers, un ir bažas. Paskaties uz sevi to, kā viņa jūtās, tā Linda, kas ir tur tajā periodā. Man ļoti patika tas, es pēc tam, tādas siltas sajūtas bija, siltas. Vārda, un paiet kaut kāds laiks, viņš nedaudz zaslāps, un tad viņam nāk prātā viss tās foršās domas, ko vajadzēja pateikt, ja? Labrīt! Ar jums kopā atkal esam mēs, tāds es Pāre, personības izaugsmes trenere, mediātore, ceļotāja un dziedinātāja, un Linda Liepa no Liepājas, astrologs. jā. Un mēs atkal atgriežamies pie jums, lai runātos par tēmu, kuru mēs jau runājām iepriekšējā sarunā, un tas ir par bailēm uzstāties, bailēm publiski uzstāties, bailēm sev prezentēt, bailēm pieteikt sev pasaulē, bailēm runāt par to, kas jums ir svarīgs. Jā. Es saprotu jau, ka astroloģijā zvaigznēs un neko citu neizlasīs, Linda. To, ko tev uz tēzakar stāstīt, zvaigznes ir palikušas tās pašas vecās. Vienlaicīgi nemainās. Tā jā. viņas tik ātri, viņas nemainās. Ne? Bet vienlaicīgi, protams, ir tā, ka zvaigznes tās piedzimšanas brīdī nemainās, bet šī brīža zvaigznes mainās nepārtraukti, jo katru dienu cita diena, un tur ir kaut kāda miedarbība. Tā, jā, protams, tā ir ļoti svarīga miedarbība. Tā jau arī tad veido to likteni. Jā, tā viņa arī ir. Bet tā arī kaut kādā ziņā ietekmē to, cik mums ir viegli vai grūti uzstāties. Jā, ir attiecīgi. Es jau to esmu teikusi, un arī mēs esam kaut ko runājuši par to šajās te mūsu tiešraidēs, kā ir periodi. Un ir periodi, kad tev ir vienkārši aizlīmēta mute, un ka tu nevari, un viņi ir saistīti ar daudzām citiem, nu tā kā daudziem citiem pamat kaut kādiem faktoriem. Un ir periodi, jā, kad tu vari vārīties kā putras katliņš, un savukārt tieši par šādu periodu vispār kā no Dieva iedot garāku ciklu viena gada griezumā. Tas ir līdz apmēram nākamā gada maijam, jūnijam. Vai visi var vārīties? Visi var vārīties. Visiem tād ne jau vēl mēs šīs tēmas tad arī laikam esam pacēlušas, kas ir par brīvību komunikācijā vai par informācijas saņemšanu un došanu tālāk. Un tā kā mēs ar tevi arī esam tāds, nu kā mēs esam pirmkārt saņēmuši pirms tam ļoti daudz zināšanu, informācijas, un mēs ar viņu dalāmies. Bet šis ir tāds ārkārtīgi labs gads tam. Un atceries arī tad, kad mēs aicinājām mācīties pie maniem intensīvajā kursā, kas šobrīd iet, ja tā kā reāli, online, ja, tad tas arī bija tas viens no faktoriem, kāpēc nākt šurp, jo ļoti labs gads mācībām arī, tātad gan informācijas saņemšanai, vieniem tātad informācijas došanai tālāk, visiem, kas ir saistīti, pieņemsim, ar uzņēmē darbībā, teiksim, ar informācijas došanu, gan tas ir izdevēja darbība, gan tas ir lūk, šie kaut kādi dažādi kursi, zināšanu apguve, un arī otrai pusē, kuri mācās, tātad arī tiem šis ir vienkārši ideāls gads, tātad ideāls gads prezentēt sevi un ideāls gads saņemt šīs prezentācijas citiem un izmantot savā labā tālāk, savai izaugsmē. Nu, principā šis vispār ir tāds, sākot jau tātad no jūnija līdz nākamā gada jūnijam, šis ir tāds izaugsmes gads visiem cilvēkiem, viegli un ar prieku izaugt. Nevis tur kārpīties, cīnīties, graust sliedi, ja, un akmeņus, bet vienkārši izaugt. Vienkārši izaugt. Un tas nozīmē to, ka, ja zvaigznes tas mums visiem ir paredzēts, bet mums tas nenotiek, tad mūsos pašos ir kaut kāda iemesla, kāpēc tas nenotiek. Nu jā, viens ir neaizdomāties, viens ir, kā tu te jau savā, tā rutīna arī. Rutīna jau arī paņem, viņa tev neļauj ieraudzīt kaut ko, tu visu laiku esi kaut kādā savā tajā ritmā. Bijušas tev ir tādas domiņas un domas galvā, bet apmēram tā, un man jau tāds ienāk laika pa laikam prātā, ja, tā. Bet, teiksim, skolotājs, domāju, viennozīmīgi šobrīd skolās, labi, tagad ir arī izlaiduma laiks, viņi varbūt mazāk to jūt, bet par maz ir laika, ja, lai bijis izjust šīs te vibrācijas, bet tad, kad sāksies skolas laiks septembrī, es domāju, ka ļoti, ļoti daudz, kad skolās, gan augstskolās, skolotāji šo izjutīs kā tādu, apmēram tā, labs gads, ja, tā kā vīndarim, ja, bija labs gads.
Un šis ir viens no tiem 12 labajiem gadiem, kurš tā kā ir jāpaņem un jāizmanto tieši Mhm. informācijas došanai, informācijas saņemšanai, jo viss galvā burtiski ielīst ar līšanu, tā kā ar karoti, nu šis teiciens par karoti. Tāpēc tas ir jāizmanto, jā, bet ja kāds neiet un nedara, nu, apmēram tāpats vainīgs, jā. Mhm. Un tā kā nāk prātā doma, ka paies šis skats un varbūt tā kaut kāds jau turpinās skatīties šos mūsu video, un kāds būs pagājis un nākošais gads būs savādāks un būs tur kādam cilvēkam zvaigznēs, ka viņš nevar parunāt. Un man tas jautājums manējais iekšā ir, vai nevar parunāt tāpēc, ka nav ko teikt, vai nevar parunāt, tāpēc, ka pēkšņi kaut kādas traumas pacēlušās, jā. Vai kas tie par iemesli? Vai, protams, tas var būt tā kā iekšējā sajūta, neteikšu un viss, jā, nu tāpēc, kā negribu runāt. Mm. Nākamais gads, kas sāksies pēc Dieva labvēlības, ja tāda reāli, kurš sāksies nākamā gada, tad atkal ap Jāņiem, viņš būs ģimeniskuma gads, tāda vērtība nomaiņa pilnībā. Tie, kas ir teicēji, runātāji un stāstnieki, viņi runās vienmēr. Tas arī ir jāsaprot, ka šobrīd tātad ir gads, kad ir iedotas iespējas pilnīgi visiem cilvēkiem teikt un izteikties gan pozitīvi, gan negatīvi, gan nezinu, nu, kā vēlās, ja. Un atkal, kas kuram labs, kas kuram slikts, bet nākamais gads tad būs jau pēc tam, tas saka, tā sanāk 25. visu vasaru un 26. līdz vasaras vidum būs atkal šis te ģimenisku un pilnīgi citu vērtību, tātad dziļo ģimenisko vērtību gads, kad cilvēki domās pilnīgi par citām un absolūti citām lietām. Un izteikšanās, jā, viņa būs šajā virzienā, ja viņa būs. Bet to jau es teicu, uzsvēru jau brīdi pirms, kad ir cilvēki, kuriem jā, ar izteikšanos viss ir absolūti kārtībā. Visos līmeņos viņi var izteikties. Kaut gan ir kādi cilvēki, kas var izteikties, piemēram, par darbu, bet viņi negrib, lai viņiem lien dvēselē. Jā, to, ko es vakardien nodarbībā stāstīju, tu kā reiz bija klātesoši. Ir cilvēki, kuri var izteikties par jebko. Ir cilvēki vienkārši blāblas, kuri blā, 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 var blablot par visu kaut ko. Un to mēs redzam Facebooks pilns īstenībā ar tādiem. Ir cilvēki blablas troļļi, jā, kuri grib blablot par slikto. Nu, tiem arī bēdīgiem, vai pareizāk sakot, viņiem, ulala, šis gads viņi varēs izteikties daudz vairāk, un viņos, nes kāpēc cilvēki tā kā ieklausīsies, vai nu, kaut kā tā ņems vērā, vai vismaz pabaidīsies kādu brīdi. Sliktā Mm. ziņa. Tā. Mm. Jo vienmēr arī tumsas spēkiem, ja mēs tā sadalām, gaismas spēki un tumsas spēki, bet astroloģijā tā nekad nedala. Bet nu, vienkārši cilvēcīgi. Tad jā, tumsas spēkiem šis arī ir viņu informācijas padošanas ļoti labs gads, tieši tāpat tās kā gaismas spēkiem, un kur ir teicis, un Dievs atbalsta abus divus. Viņam nav tāda nosacījuma, nē, tumsē mēs neļausim izteikties, nē, tumsē mēs ļausim izteikties tieši tikpat, cik gaismai. Ļaus izteikties visiem, ok. Un tad Mhm. Linda saka, ka visiem ir iespējams izteikties. Ja jums šajā mirklī ir tā, ka teikt jau būtu ko, bet īsti neziniet, kā pateikt, neziniet, kā jūs pateikto kāds uztvers, un ir bažas par to, kā jūs pateikto kāds uztvers, nu, tas nozīmē tikai vienu, ka jums ir kaut kāda pieredze, kas ar to ir saistīta. Kas ir tāda negatīvā pieredze bijusi, kur ir kaut kas ir ļoti sāpējis, kuru kāds ir vai nu jūs apklusinājis, vai nu pat, nu nezinu, aizvainojis, noniecinājis jūs, jā, kur ir jūs paši mīļi esat pieņēmuši lēmumu nerunāt lieki, jā, turēt mutē zobiem. Reizēm tas ir tā kā apņemšanās veidā, reizēm tas vienkārši tā izdzīvojusi daļa, kas tajā traumas situācijā radusies, saka, nu nē, šitais te nav droši, es tā nekad vairāk nedarīšu. Un vai labāk tu izvairīties no tā, un arī bailes, protams, no tā rodās, ja rodas bailes runāt, bailes paust savu patiesību, tad nu, tas nozīmē tikai to, ka negatīva pieredze bijusi. Nu, ko ar to darīt, to mēs pājām stāstam katrā video. Tas ir jārisina. Pastas nerisinās, parasti pastas nerisinās, izņemot tādi, jā, ir kaut kādi ļoti spēcīgi cilvēki jums riņķī, nu, varbūt arī jūsu dzimtas locekļi, varbūt pat no nākotnes, jūs paši sev nākotnē ar dažādām tehnikām dziediniet tās traumas, kas jums ir bijušas. Tieši tāpat kā nu, mēs no šīs inkarnācijas varam dziedināt pagātnes traumas,
Tieši tāpat arī mūsu nākotnes versijas var cietināt mūsu šīs dzīves traumas, un tad pēkšņi kaut kas aiziet. Tad vieglāk Jā. ir pašiem atrisināt, nekā gaidīt, ka kāds cits to izdarīs. Jā, man ļoti patīk vakardien tas piemērs, ko mēs tev izņēmām vakarā pašā, kad sazvanījāmies, ka tu liki man paskatīties uz sevi nākotnē pēc 5 gadiem gada, vai laikam pēc 5, es neatceros, tu man uzstādīji tur uzstādījumu vai nē, bet paskaties uz sevi to, kā viņa jūtās, tā Linda, kas ir tur tajā periodā. Man ļoti patika tas, es pēc tam, tādas siltas sajūtas bija, silts. Es nezinu, vai visiem cilvēkiem tā ir, ja viņiem dod uzdevumu, redz, tā tu pats esi viens, ka tu esi viens, tu tā kā to iedomājies, nu labi iedomājies, bet tad, kad tev otrs dod uzdevumu, tev ir uzreiz darba uzdevums dots, un tu tā kā esi atbildīgs par to savu tādu uzdevumu devēju, un tu, jā, tu tā kā vairāk tajā ieguldies, iedomājies un pieslēdzies, un manuprāt, tas ir ļoti palīdzoši, jā. Ja mēs jau varam meditēt turpu šurpu visādi, bet nu, tas gan, protams, arī palīdzoši. Es zinu, man šobrīd tas ir ļoti palīdzoši meditācija. Bet, bet tieši tāds klātbūšana, līdzbūšana, tad, kad tu esi kaut kāds apjutis, vai tu nav stāsts tikai par šo gadījumu, par runāšanu vai nerunāšanu. Jo atceries, mēs vakar runājam pilnīgi par citām lietām, par uzņēmējdarbību pašu kā tādu un par virzību, kā mēs abas virzamies tajā un ko mēs darām gan informācijas laukā, gan citos laukos. Jo nu, es, piemēram, neaprobežojos tikai ar informācijas došanu, un tālāk man patīk arī citas lietas. Un tāpēc man bija ļoti forši tā sajūta, es vēl ilgi pēc tam domāju, cik labi, kad es tā paskatījos uz sevi nākotnē. Jo no tā ļoti daudz kas atkarīgs. Tā kā, nu, un tu tā kā tik un tā nonāks tajā nākotnē. Un, Jā, nu par tas to bija. tas saka, ka vieglāk ir, ka kāds cits tev vada, nu, tā tas ir. Nu, es, protams, vienmēr stāstu, ka šīs metodas, kuras es mācu, kuras es rādu, tās ir izmantojams arī patstāvīgi. Arī tava pieredze, ja, ka to var izmantot arī patstāvīgi. Taču, kad kāds cilvēks tev pavada, tad var aiziet vairāk plūsmā. Nav tik ļoti jāanalizē prātu, jāatcerās, kā tas bija jādara. Tad jāpiesaist citi prāta apcietņā, kuri to visu situāciju kontrolē un kaut kādu struktūru ievēro, un tad vairāk ļauties, un tas tā dabiskāk. Un varbūt tieši tāpēc arī ir tik vērtīgi, kad mēs ejam pie citiem speciālistiem, nevis paši mājās kaut ko darām. Bet mājās arī ir jādara. Un tas ir līdzīgi, kā mēs mājās tīram zobus katru dienu, bet tomēr reizi pusgadā, reizi gadā mēs tomēr dodamies pie profesionāla higiēnista. Mēs mājās mazgājam drēbes, bet tad, kad ir kāds lielais plekis, mēs noteikti dodamies pie uz ķīmisko tīrītāju, kur kārtīgi iztīrīs. Mēs mājās, protams, taisīt ēst, mēs to arī regulāri darām, bet īpašos brīžos, vai kad vienkārši gribas atpūsties, mēs dodamies uz kurieni, uz restorāniem, uz kafejnīcām, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas jau arī ir būtiski, ka tu izbati, ka kāds cits par tevi parūpējas, kāds cits tev iedod to, ko principā kā tu vari arī iedot sev pats kaut kādā līmenī, nevar iedot tik augstā līmenī bieži vien. Ja, vai arī tas tev reizēm prasa vairāk resursus iedot sev nekā paņemt no kāda cita. Man tā līdzība, tas manējais darbs, protams, ir tā palīdzēšana citiem, arī tavējais jau. Jo īstenībā jau arī es varu, tagad mācos pie tevis, tad es kaut kādā ziņā varu skatīties tajā zvaigznēs pati. Varu. Kaut kādas lietas man es iemācījos jau par šīm pāris reizēm, kas jau bijuši, zinu, ka priekšā vēl arī lielas lietas ir gaidāmas. Taču, ja es gribu tādu pilnīgu konsultāciju, visos aspektos, tad man ir jākļūst tikpat gudrāk kā tu, tikpat zinošāk kā tu, vai jāiet pie tevis, jo citu variantu nav. Tad tādā mājas astroloģijas līmenī, ja, kaut ko es vienkārši nezināšu, kaut ko es nemācīšu izanalizēt, kaut ko nemācīšu ieraudzīt. Un, protams, arī tas, ka tā kā mēs esam tajā savā realitātē iekšā, mums ir tāds, gluži kā klapes uz acīm, ka mēs neredzam tās iespējas, kas ir ārpusē. Un tad ļoti nodars kāds no malas. Vai arī. Jā. Zini, kā tas ir vienkārši ļoti patīkami, tas atslābina. Un tas, ko es esmu novērojis strādājot ar cilvēkiem, ka viņiem izmainās pilnīgi sejas krāsas. Viņi atnāk, teiksim, pelēki un aiziet rozā, smuki rozā. Jā, vai arī izmainās mīmika, grimases, atslābst sejas muskuļi. Ja tā cilvēkam ir bijusi kaut kāda raiza, bēdiņa, viņa paša kaut kāda sāpīta vai vesela čupa, un mēs to esam vienkārši noslaucījuši, nogrāvuši nost, kā nevajadzīgi lieku, un nav tas vairāk vajadzīgs.
Līdz ar to šīs te čupa vairs nav jānēsā līdz vai tie akmeņi uz pleciem vai visi tie, tur, nezinu, visādi. Tas jau arī tavā darbā ir ļoti kā, nu, es nezinu, vai tu redzi, bet man ir dažreiz tā, ka es redzu, ka cilvēks atnāk un viņam uz pleciem ir vesela čupa ar akmeņiem. Un sasēduši visādi. Man pat citreiz tiem akmeņiem rādās virsū vārdiņi uzrakstīt, kas tas tāds ir, tur dogmas, tur, nu, viss kaut kas, jā. Un tad, jā, tas tā, risinot, visforšākais man ir tas, ko es tev varu padalīties, kas manā darbā ir, kad es vienmēr cilvēkam saku, nu, kad, vai esat sagatavojis jautājumus? Cilvēks saka, jā, ļoti daudz tagad atnāk sagatavojušies, viņiem ir lapa līdzā. Un tad, kad es atbildu uz pirmo jautājumu, cilvēks nopūšās un saka, ai, ziniet, jūs jau atbildējāt uz visiem maniem pārējiem jautājumiem arī. Es nezinu, kā tas notiek, tā ir kaut kāda maģika, tas kaut kāda tā kā maģija, kad jā, protams, ka tā ir, tad tajā brīdī tev vienmēr ir prieks par to, ko tu dari, un tu vienmēr saproti, ka tu dari pareizi. Un ka, ja mēs atgriežamies pie uzstāšanās mākslas, tad redz atkal par virzieniem, kā tu strādājām. Viens ir strādāt individuāli, kā mēs ar tevi strādājam, lielākoties, vai strādāt nelielai grupai, kas jau ir nākamais solis, un tas nemaz vairs nav viegli. Un arī ar vienu cilvēku strādāt nav viegli, jo tu nekad nezini, kas nāk. Nu, kas šim cilvēkam būs, jo tas viņš jau nāk pie tevis ar savu, un tu viņu gaidi, un, protams, jo tu labticīgāk viņu gaidi, jo tavas runas spējas un tava deklamēt prasme viennozīmīgi būs plūstošāk un jēdzīgāk un sakarīgāk, un cilvēkam, nu, nenodarīs pāri. Tad visu laiku arī tas vēl jākontrolē, lai tu būtu ārkārtīgi tolerants pret cilvēku, un tu būtu viņa kurpēs iekāpis visu laiku, kamēr viņš ir atnācis, tu dzīvo viņa kurpēs, nevis es, man, bet es, un viss šie, nu, tas vispār izslēgts ir, jā, tur tas ir. Zobārs taču arī nelabo pats zobus sev, tad, kad jūs aiziet pie viņa krēslā sēdēt, jā, nu tā, tas zobārs tam ego pazūd tajā brīdī, jā, viņš ir jūsu mutē ielīdz, jā. Un tāpat arī mums, bet es nezinu, vai tu izjūti satraukumu ar vienu klientiņu strādājot. Man ir tā, ka citreiz es izjūtu, ka nāk, bet ņemot vērā, ka es ar klientiem strādāju no 2000. gada, tad nu, tas jau uztraukums ir pārgājis, bet cik kā kaut kādus 5 gadus bija tā, kad nākot arī cilvēkam, tu vienmēr uztraucies. Kā būs, jo tu katru reizi esi tajā, nu, informācijas devēja lomā. Tas ir viens, otrkārt no tevis jau to gudrību gaida. Un, protams, ka 25 gadus atpakaļ man tās gudrības vēl tādas, nu, galīgi nebija, kā ir tagad. Jo tā gudrība jau pateicoties šiem te klientiņiem arī ir uzkrājusies. Zini, kā man ir, tagad es strādāju ar klientiem, es sev palielam nedodu informāciju. Nu, ja tās ir grupas, kurās ir apmācības grupas, kuras tā kā mācu, kuras dod informāciju, tā ir cita lieta. Bet, ja rindālie darbi, tas tomēr uz šo klienta vajadzību, nu, kaut kādu apmierināšanu, viņa problēmas risinājumu, un tur es nekad nevaru zināt, tas man varbūt arī 50 gadu pieredze, es nekad nezināšu, kāds klients atnāks. Vienīgais, ko es varu iegūt, un tad šī pieredze veidojas, un zinu, ka arī ļoti smagas situācijas var izrulēt, to es esmu pieredzējusi. Varbūt reizēm tas prasa vairāk laika, ja, kad ir ļoti spēcīgas emocijas, ir kaut kur, ka galīgi kaut kas nekustās. Vienlaicīgi arī saprotu, nu, ar laiku iemācos arī to, ka, ja cilvēkam, klientam, viņa tēma nerisinās, un es daru visu maksimumu, ko es varu izdarīt, tad tas nav personiski man, tas nav par mani, tas ir par to klientu, ka viņam jau kādu iemeslu dēļ vajag to, lai tā tēma nerisinās. Viņš pats nav gatavs, viņš netic, ka viņš var atrisināt, viņš ir atnācis kārtēji, nu, kārtoreiz pierādīt, ka viņam neviens nevar palīdzēt. Jo, nu, tādas stāstus es redzēju, ik pa laikam ar internetā līdzīgi darbu darošie speciālisti rakstā, ka, jā, cilvēks ir tas, kurš staigā no viena speciālista pie otra, un visur meklē pierādījumu tam, ka viņš domā pareizi, un ka neviens jau viņam nevar palīdzēt. Nu, tad neviens nevar viņam palīdzēt, tā tas ir. Jā, bet, nu, par uztraukumu. Zini, tas uztraukums jau ir, uztraukumiem arī ir tā gradācija. Nu, uztraukums ir stress, pa lielam uztraukums ir stress, un stresam, ja mēs esam pilnīgi atslēgušas, jā, tad mēs, nu, paliek tā uzmanība izklaidēt. Nu, tā kā skatoties filmu, jā, tad tur lāga pat neredzēja kaut kādu fragmentu, domas kaut kur aizklīda. Tad ir neliels uztraukums, viņš tāds liek jau mobilizēties. Problēmas ir tad, ja tas uztraukums paliek pārāk liels. Tas ir tad, kad tu vairs nevar tās domas sakoncentrēt, tu pie spēcīgas stresa, kas notietām, nu, virsnieris izstrādā stresa hormonu kortizolu. Un tad, kad tas kortizols nonāk asinsritē, tad cilvēks sāk svist,
tad viņam prāta spējas liekas, ka pavainās, tāpēc, ka visa enerģija tiek dota muskuļiem. Tās mūsu reptilās smadzenes pieslēdzās, un tas ir izdzīvošanas jautājums. Un izdzīvošanas jautājumā ir trīs risinājumi. Beidz, cīnies vai sastingsti. Un ir cilvēki, tāpēc, kuru stresa situācija ļoti spēj mobilizēties. Viņi cīnās, tie cīnītāji. Ir tie, kas nosvīst, pazūd, viņa vairs nav tikko stresa situācija, viņš kaut kur aiziet, viņš fiziski pat var aiziet un nebūt klātesošs. Nu, un trešie tie, kuriem vienkārši tie, kuriem stupors, un tie, kuri nespēja pateikt vairs tā vārda, un paiet kaut kāds laiks, viņš nedaudz zastāvs, un tad viņam nāk prātā viss tās foršās domas, ko vajadzēja pateikt, ja? Vienalga, vai tas ir strīda laikā, ko vajadzēja pateikt, vai arī kā vajadzēja tās darba aizstāvēšanas laikā atbildēt kontroldarbu laikā, vai ne, kontroldarbs nebūs tie rakstiski parasti, bet, nu, kaut kādas mutiskās runāšanas laikā, dzejolīšu skaitīšanas laikā skolā, kā to dzejolīt vajadzēja skaitīt. Ja? Tāpēc, nu, ja jūsu bērni, piemēram, ir no tiem, kuri mājās mācās dzejolīšu, nezinu, vispār jāmācās dzejolīšu tā skolā vai ne, bet viņi mācās, piemēram, no mājās viņam lieliski izdodas, viņi aiziet skolu, nevar parunāt, un atnāk mājās atkal ir kārtējā sliktā atzīme, tad tiem bērniem ir vajadzīga palīdzība, viņus nevajag mocīt. Viņus nevajag mocīt līdz tām, kad viņi beigs skolu un paši varēs pēc tam izlemt aiziet pēc speciālista. Viņiem vajag palīdzību tagad. Uzreiz, un tāpēc vecāki tā ir jūsu atbildība. Vēs šādus bērnus pēc speciālistu, kurš var palīdzēt to atrisināt. Jā. Nu, mana pieredze ar bērniem, drusciņā klaizēja. Par bērniem, mana pieredze ar bērniem ir tāda, ka kaut ko apmēram no 10 gadiem ir tas bērni tā kā jau paliek atvērtāki, lai viņiem varētu palīdzēt ar tām metodēm, ar kurām strādāju es mazākiem. Es zinu, ka ir visādas mūža terapijas, mākslas terapijas, spēļu terapijas, kur psihologi strādā. Kas to ar maziem bērniem tieši palīdz. Nu jā, manā arī laukā palīdzēt bērniem, tieši bērniem, es domāju, tiem nevis es domāju, bet es zinu, ka mani piemēri tātad ir apmēram no 16 gadu vecuma, ir ļoti apzināti bērni. Es arī tāda biju, kas noteikti varēja aiziet pie astrologa, tikai toreiz tas vienkārši nebija iespējams, jo nebija tādas opcijas. Tad tie ir tie, kas spēj uzklausīt, saprast, jo tas apziņas līmenis vienkārši ir ieslēdzies. Bet vispār šobrīdējā mana pieredze, es redzu, ka jaunieši, kam ir 18, 19, 20, viņi ir ļoti kreatīvi, viņiem ir ļoti forši jautājumi dažādi, un viņi vispār nav uztraukušies pie astrologa. Viņi ir gatavi, tā pieredze vienmēr ir pirmoreiz, teiksim, mamma ir sūties, ka tev mamma arī samaksā rēķini, ja? Vai vecmāma, un tad ir tālāk jau tie jautājumi, visi ir tik jēgpilni, viņi tiešām ir dzīves griezumā, viņiem interesē ļoti tādas, nopietnas lietas. Es, protams, neesmu satikusi tos, kuriem nekas neinteresē, varbūt arī tādi, bet tad jau pie astrologa nenāk, tā. Tā kā tie man atkal iedrošina, man ļoti vispār patīk šis te vecuma tā amplitūda, ka viņi tik ļoti atšķirīgi ir tad reāli no 20 gadniekiem līdz tagad vispār tie, kam ir, ja tā mēs par šo tēmu, par vecumu cenzu, tad tie nāk cilvēki, kuriem ir apmēram 36 līdz 45 gadi. Vecāki cilvēki vairs nenāk, es nezinu, kas tas ir. Vai it kā vecākam cilvēkam, vai tiešām visiem dzīves ir sakārtots, un tad mūsu blogam nebūtu tik daudz sekotāju. Jo šeit mēs jau tevi zinām, vecuma centru, mums jau viss parādās, mēs redzam, ka mums ir, teiksim tā, neapvainojieties, mums ir ļoti veca grupa. Veca. Un Facebooks vispār ir vecs. Ja mēs jau arī esam vecas. Senas, jā, vecas, senas. Zebiekstas, un tāpēc ir gudras, jā. Labi, tad nebūtu tā, tad nenāktu uz šo grupu tik daudz cilvēku, kuriem ir vairāk par 50, jā. Tā, bet kāpēc nenāk pie astrologa šis vecums? Nezinu, kāpēc. Tāpēc, ka laikam domā, ka, nezinu, kaut kāda kautrība, kaut kādas bailes, ko tad es vai vēl kaut ko. Tas, ko mēs jau visu ko esam runājuši, tas jau arī ir tās, atskanošās, uzrunājošās tēmas. Tā tas ir, jā. Vai tas tā negatīvā lieta, jā, kur tā vecuma cilvēki, arī tie, kas ir mūsu vecumā, jā, tad 70. gadi vēl, kur izglītība bija par brīvu, medicīna bija par brīvu. Tas nozīmē, ka ir zemapziņā programma, ka man pienākas viss par brīvu, un es netaisos nevienam maksāt, tāpēc es skatīšos, ko jūs tur runājat, es klausīšos tad jūsu vārdos, lasīšu, ko jūs uzrakstījuši, un ņemšu visu par brīvu, kaut kad jau apgūšu to. Bet tā kā es iepriekš teicu, no drupatiņām jūs varat lasīt.
un kaut kādu nelielu Un tas ir pasaules tieši aiņus tas, jā, redzēsiet, jā. tieši tā citādi maizīt uz galda, tur Jā, paliek un citi lasa drupatiņas. drupačus, jā. Un, ja tu esi, protams, mazās putniņš zīlīte, bet zīlītes, starp citu, dienā apēd tikpat, cik pati sver, ja kas. Tā kā tas arī tāds diezgan, ja mēs tādās smalkajos plānos uz to paskatāmies, ja, tad cik daudz ir šausmīgi daudz vajadzīgs tad tās drupačas salasīt, lai varētu dabūt to, nu, to īsto garšu dzīves, ja tā tas ir. Jo, teiksim, tas, ko, nu, vismaz pie manis stundas laikā var dabūt, nu, tas ir tā kā uzreiz tev var aptvert, nezinu, 400 gadu garumā, ja, varam paskatīties, ja vajag. Dzīves atpakaļ, dzīves uz priekšu, visu, ko vajag, ja, un vēl plus šo dzīvi, ja, un galveno šīs dzīves jautājums, ja. Loģiski, tā kā, nezinu, kas tas ir. Mēs jau ar tevi par šo esam daudz runājuši, un droši vien, ka mums vajadzēs uztaisīt atsevišķu vienu, tikai tas atkal, zinu, ko akumulēs to, ko pēc tā raidījuma, ko mēs uztaisījām par to dalīšanos, kad, kad no manis atrakstījās tajā dienā 18 cilvēki. Forši. Nē, gribās dalīties, gribās par brīviņiem, tu neko negribās pretīm dot. Tad, kad tādu kaut ko pasaka, tad apvainojās un atrakstās. Slikti tikai tas, kad ir palikuši šajā grupā. No šīs grupas nav atrakstījušās. Nu tā. Es to uztveru ar smaidu vienkārši, jā, es saprotu, ka tas var aizvainot, tā ir. Man arī viss kaut kas aizvainoja, kas starp citu un Daci aizvaino, mēs uzcepamies, tikai mēs ar to uzreiz strādājam. Tā ir tā. Ja. Es, piemēram, Dacei dalos un saku, tu zini, es uzcepos par šitādu sūdiņu. Viņi saka, uzreiz pastrādājam, tāpēc, ka tas sūdiņš pāraug par lielu, milzīgu, smirdīgu kaku. Jā, es arī, es vienmēr tikko man kaut kur ir šīs te emocijas. Man ir dominējošā sēta, kas man nāk virsū skumjas. Ja kaut kas notiek, kā man skumjā daļa pieslēdzās, ja, tā kā kaut kas ne laukā, kāds beidīgā daci, mazā daci, ja, vēl laukā, šitā situācija, tad ir izbāzusi galvu, labi, jā, paldies, neatcerējos tev, reputācijas tev atceros, jā, forši. Jā, tā kā tas darbiņš ir jāiegulda. Jā, ko man vēl noteikti gribās piebilst? Man gribās piebilst, cik ļoti vērtīgi ir, kad ir šādi cilvēki, kā man Linda, es Lindai, jā, kā mēs vienu otru sev, man ir jau savi cilvēki, vēl bez Lindas, kas arī ar manām metodēm strādā, pie kuriem sēšos pēc palīdzības. Kāpēc ir svarīgi, lai mēs dotos pie šādiem cilvēkiem? Un prasīt palīdzību citiem, nevis tikai mēģināt paši atrisināt. Tā lieta ir, ka mums ir, kā coach, pirmsim, treneris latviešu basketbolu izlase, vīriešiem. Iedomājieties, kas viņu notika, ja viņam nebūtu pašreizējais treneris Luka Banki. Jā. Kas notiktu? Vai viņi būtu spējuši spēlēt tik augstā līmenī? Jā, viņi, protams, turpina reizēm zaudēt. Tas pieder pie lietas, un sportā tā mēdz notikt, un ar to ir jātiek galā. Arī dzīvē tā mēdz notikt, ka jūs dariet visu labāko pēc savas sirdsapziņas, un vienalga jums neizdodas iecerētais. Un, piemēram, jūs vēlaties ražot kādu savu produktu un pārdot viņu, un jums neizdodas vienkārši to tirgu sasniegt nekādā veidā. Cilvēkiem viņš neiepatīk tas produkts. Bet arī tā, ka jūs paralēli tādu produktu radat, izrādās, ka kaimiņš Jānis arī ir tādu pašu saradījis. Un viņš ir saradījis vienu dienu iepriekš, un visi skrien pie viņa, ja? Vai arī kāds nelabvēls par jums ir palaidis sliktas ziņas, un tad jums jātiek galā ar to situāciju, ja? Ka kāds pateic jums tikai savu subjektīvo viedokli, kas ir balstīts tā konkrētā cilvēka traumās, kāpēc viņš pasaulē redz tādu, kādu viņš redz, bet par jums ir pateicis kaut ko, kas, jums vienkārši vienu daļu klientu ir aizvēls, un viņi noteikti ziniet to, ka neapmienāts klients aizved līdzi 100 klientus, un apmienāts klients atved tur 10 klientus, tikai jāsev līdzi. Tā biznesa dzīvē tā notiek. Jā, un jums nav šāda cilvēka blakus, kas jums uzklausa, kas saka, reku, tur ir tas tavējais pleķis tajā tavā lēcā, tur ir tā tavējā trauma, tur ir tas, kā tu redzi pasauli un kā tu nejauši piestājies jau šādas situācijas. Jā, tās jūsu pašu klapas uz acīm jums liedz ieraudzīt to savus pleķīšus, to savu skabārgu, to baļķsavāciju liedz ieraudzīt. Un tad jūs kuļoties, jums priekš netiekat. Un tas attiecās uz lielām lietām, arī uz mazām lietām. Un tas attiecās gan uz tiem cilvēkiem, kuriem dzīvē tiešām viss ir slikti visos jautājumos, gan veselības, gan naudas, gan attiecības ziņā. Gan uz tiem cilvēkiem, kuriem viss ir labi, bet tomēr ir tie dzīves izaicinājumi, kuri joprojām ir izaicinājumi, un ar viņiem ir jātiek galā. Un ļoti palīdzoši, tad, ja ir kāds cilvēks, pie kā jūs varat parunāties,
pastrādāt ar šīm tēmām, ieraudzīt to savu baļķi vai to savu skabārgu, viņu izot laukā, apstrādāt, sadziedēt, satīrīt un jūs doties tālāk kā veiksmīgi. Redzu to, es, piemēram, pēc savas meitas, kur tā Latvijā ir basketbola treniņa nometnē, viņai pirmā nometne mūžā, milzīga slodze, bet blakus ir profesionāli treneri. Un ar kādu sajūsmu mēs stāstām, kā treneris uzmanīgi pret izturās, bet viņi saka, es nezinu tavu ķermeni, nezinu, kādas tos spēju uzturēt, lēnītiem uzmanīgi to darīsim, jā. Tiešām seko līdz tam, es saku, bērns iepriekš trenēs, un Vācijā bija treneris, kurus arī viņi trenē, bet viņas bija hobijisti, jā, tas pašas bija hobiju spēlētājs, un arī tos bērnus mācīja hobiju līmenī, un tad profesionālai treneri, tas ir pilnīgi cits līmenis, un tā arī dzīvē, šie personības izaugsmas treneri var būt iesācēji, varbūt tie, kas ir, kaut kāds pārslies pamācījušies, kas ir, kaut kādu klasu, vienu metodu tikai, protams, klasisko coachingu, un ir citi speciālisti, kuri mazliet plašāk spēja paraudzīties. Ne tikai šo te, ka tev ir, tu esi te, mēģis tev ir tur, ejam uz to mēķi, jā, kaut kā, kā tad tu tur sasniegsi, kādus tu darba plānus sastādīs. Vienkārši ir vērtīgi sameklēt savējo, un tad, lai nebūtu stress jums, kad jūs nepārtraukti mainiet speciālistu, no viena trenera pie otra staigājat, ir vērtīgi kādu laiku turēties pie sava speciālisti. Tāpat kā mēs turamies pie savu zobārstu, pie savu manikīru, pedikīru, frizieru, pie visiem speciālistiem, ginekologu un automehāniķu, pie visiem, kuriem mēs uzticamies. Jā, tad atrast tās uzticību vairošās attiecības. Ko tev reiz mēnesī iet un darīt? Jo visiem ir ko darīt. Visiem! 100% visiem, un šī tēma, mūsu tēma, ko mēs sākām, ja, tas bija par uzstāšanos, par publisku runāšanu. Ja tā ir jūsu tēma, tad tas ir viens no veidiem, kā visam saka, ej un kaut ko dari. Nesēdi un nepaliec, nemosies ar to savu problēmu, jo visticamāk tā nav vienīgā problēma jūsu dzīvē. Parasti tā nav vienīgā problēma, vai vienīgais izaicinājums, vai vienīgā vieta, kur augt. Visu laiku ir, kur augt nepārtraukti, un tikai vai jūs to darīsiet vai nē, jo tie, kuri to nedara, tiem tad krīt atpakaļ. Un tas ir tas sliktums, jā. Tāpēc ir ļoti labi iet pie speciālistiem un prasīt palīdzību, un viņu arī saņemt. Protams, nāksies maksāt. Un tieši tāpēc jūs kļūstat par speciālistiem savā jomā, lai jūs spētu nopelnīt tik, lai jūs spētu samaksāt tiem speciālistiem, kas jums pakalpojumus sniedz. Jā, notiek apmaiņa, mēs vienkārši sanāk tā, ka mēs nonākam tādā kā komunā, kur mēs viens pie otru ejam, viens otram dodam darbu, un tas notiek ātri. Jā, mēs šo pakalpojumu saņem augstā līmenī un pietiekoši ātri. Mēs varam paši mācīties un kļūt par astrologiem, piemēram, kaut kādiem parastiem mēs neiet pie astrologa liela, pie Lindas, piemēram, jā, ikdienas lietas, lai spētu atrisināt, lai pastītos zvaigznēs saprastu, kas man ir tās labās, kas ne, bet tās lielās lietas, atkal pie Lindas ir jāiet, nevajag tikai mācīties, ir jādara gan. Pie manis ir jānāk, jā, nevajag tikai sev tā kā iemācīties kādu metodu un pašam tur tikai rušināties, vai gan vienu, gan otru. Jā, tos zobus vajag tīrīt pašam un vajag arī pie higienista iet. Tāpēc, ka tas atslābina, tas tev iedod papildus resursus klāt. Vienkārši tu esi gan mierīgs, gan tevi tas otrs nomierina, tātad tu esi atslābis, tev vairs nav stresa. Stresa situācijā tu tātad uzņemts informāciju vai jebko apstrādāt, esi pilnīgi bezspēcīgs. Te atslābinoties paļāvība tātad uz otru cilvēku, viņš tā kā bišķiņi padara arī tavā vietā, tas ir loģiski, bet tā ir tā enerģijas apmaiņa, tāpēc tu samaksā, viss kārtībā. Jā. Zini, man te runājot, tev runājoties, man atnāca doma par mūsu nākamo tēmu. Es gribētu tev ierosināt tēmu reputācija. Parunāsimies. Mums ir ko teikt. Mums ir ko teikt. Šodien laikam mēs ar šo tad arī beigsim un sāksim teikt nākamo teicamo. Jā, labi, lai jums veiksmīgi uz tikšanos. Paldies, Unatā!